Ar bildi? Jā, nu vajag ar bildi. Padalies varbūt vispār sākumā ar sajūtām, kā ir atgriezties izlases Kreklā lielā fināla turnīrā pēc 10 gadu pārtraukuma. Tas, ka savādākā krāsā arēna, bet tā jau pie pilnām tribīnēm esam spēlējuši šeit, varbūt tā likuma ir augstāka, bet sajūtas jau pazīstams pēdējos gadus, jo tomēr esam kaut kādā ziņā izlutināti šajā, ka mums ir tie skatītāji pilna arēna, tā kā pazīstams sajūtas, gribētu teikt. Pirms 10 gadiem, kad bija tās iepriekšējais lielais fināla turnīrs izlasē, arī spēlējām pret Igauniju. Tā toreiz bija pēdējā spēle ar drusku citu cenu. Šodien tā kļūdas iespēja netiks varbūt tik bargi sodīt. Kā tu varbūt vispār atceries to spēli un to puslaika ģērbtu, varbūt, kas bija iespējams karstākā tajā laikā? Nu, bija nekas negāja, jā, tajā pirmā puslaikā un kaut kā varbūt arī domājam, ka būs vieglāk nekā bija. Bet salauzāt to spēli, kaut kāds raksturs jau tad jau bija izlasējis, tad teiksim tā, mums ir arī iespēja kaut kādā ziņā, varbūt ne gluži puslaikā, bet šobrīd starp spēlēm jāsalauž kaut kādu savu negluži mentalitāti, bet agresivitāti un tā kā tad uz šito spēli arī jāiet tā kā uz 10 gadu atpakaļ uz otro puslaiku. Gan pirms 10 gadiem, gan arī tagad sastāvā viņiem ir viens džeks, tavs bijušais komandas biedrs, Sims Sanders Vene. Ir sanācis parunāt ar viņu? Jā, viņš patīk spēlēt izlasē un vēl nākošo čempionātu tēmē varbūt uzspēlēt vēl, kad viņš būs pie viņiem, ne? Jā, pie grupas. Jā, tā kā to viņš ar tēmē. Bet ilgadējs Igaunijas spēlētājs, ļoti foršs džeks. Kā saka, izlasē spēlēt ir tāda savu veidu bauda, un to var pat darīt ilgāk nekā klubu basketbolu, jo tas bišķi savādāks emocijas nes, tā ka es viņu pilnīgi saprotu, kāpēc viņš grib spēlēt tik ilgi. Vakar runāju ar Kristaru Zoriku, viņš teica, ka vēl nebijāt skatījušies video. Tagad jau esat skatījušies un varbūt kaut ko vairāk pastāstīt, kas ir tās Igaunijas stiprās puses, kas mums būtu jāierobežo. Viņi tāda ātri diezgan, traku, bet ātrs pārējais viņiem, ātrs basketbols, viņiem varbūt nav tie augumi līdz ar to viņi ļoti daudz kustās, met pie pirmām iespējām. Iet pēc bumbām ļoti uzbrukumu, kas mums ir arī izaicinājums būs, jo mums kaut kā šogad un varbūt vispār pēdējā laikā ar tiem atklākšām bumbām nav tā spožākā statistika, tā kā tie ir tādi divi galvenie uzdevumi, atklākšanas bumbas un ātrās pārējas. Ņemot vērā vispār tās viņu personālīs, kas tur ir tajā 3. numuru pozīcijā un uz augšu, Henry Drells, Sanders Rajies, Joesārs, tas pats Vene, Konončuks, noteikti vēl kāds. Tu redzi, ka iespējams šodien varam tev kaut kur sagaidīt lielāku lomu? Es neticu, ka viņi mums sagādās tādas problēmas kā Osmans vai citi lielie trešie, kas viņi tomēr nav tādi bumbas pārvaldītāji, teiksim, ar driblu vai pikano spēlētāji, kur viņi varētu tos mūsu mazākos aizsargus kaut kā apspēlēt ar augumu vai ko tā. Es domāju, ka tur mums beigās problēmas nebūs 3. pozīcijā. Tā kā nezinu, vai tāds būs risinājums šodien. Es domāju, ka mēs spēlēsim ar mazajiem pāri. Bet tas ir kā treneru uzstādījums. Neesam runājuši baigi, ka mēs spēlēsim lieli, teiksim, tā nav tāda. Varbūt plāns B, C vai D, es nezinu. Bet kopumā tas, ko sagaida no viņiem, ir tas, ka tie tādi nosacīti lielie spēlētāji, jo viņiem tur arī tā rotācija ir diezgan plāna un sanāk varbūt tādiem 3., 4. vairāk bildīt arī garo funkcijas. Jūs sagaidat, ka varētu redzēt, ka viņi spēlē tādu 5 out ar visiem ārā, ja tas ir malā? Nav jau citu variantu, teiksim tā. Ir bieži vien komandas, kur ir visi var iemest no tālēns, visi ir kustīgi, tas ir labākais veids. Un tad ir kaut kādi ierāvieni aiz muguras skrējieni, kur mēģina kaut kāda aizsardzības neuzmanības un kļūdām paņemt. Tā kā, tas ir tas sagaidāmais basketbols, ko viņi ar mazo sastāvu spēlēs, nosacīt mazo sastāvu, kaut kādu vienlīdzīgāku augumu uz laukumu. Un kopumā tāds noslēdzošais spēle pret Igauniju, varam salīdzināt to ar spēlēm pret Lietuvu, tas ir vienmēr kaut kas īpašāks izlases Kreklā. Jā, protams, arī skatītāji būs uzreiz savādāks noskaņojums tribīnēs un atbalsta ziņā tomēr arī pretī kaut kas pabļaus.
Bet pagaidām es vēl gribu teikt, ka ar Lietuvu tomēr ir pagaidām vēl kaut kā varbūt principiāli tā sajūta. Bet Igaunija vēl klāt. Mums nav ar viņiem viegli gājis. Un vienmēr arī varbūt tā, ka viņi uz mums skatās, kā mēs spēlējam pret Lietuvu, tā viņi spēlē pret mums, varētu skatīties uz mums, kā viņi grib mūs vinnēt. Tā es varbūt vērtētu to dueli. Super, paldies, Marek.